Mani sauc Diana Kucenko. Man ir 38 gadi. Es pašlaik esmu kā parūku speciāliste Latvijā, ja? Un plus vēl ārējo krūšu protēzes speciāliste. Man pieder veikals Loka, tas ir specializētais parūku veikals, kas atrodas Brīvības 39A Rīgā pašā centrā. Ar visu to, kas sievietēm Latvijā nav tik grūti, ja, tikt ar tādām problēmām kā slimību, ja, kā krūts vēzis, kā arī jebkurš vēzis, kam tomēr pēc ķīmijas terapijas laikā matiņi iet nost, ja, viņam ļoti grūti atrasties sabiedrībā pēc tā. Jo mūsu sabiedrība, diemžēl, izstum tādus cilvēkus. Ja cilvēki uzzina, ka blakus tev ir cilvēki, sievietē, kurai ir skarusi šī problēma, tā uzreiz uz viņu skatās savādāk, ja. Protams, tāds specializētais veikals ir vienīgais, tāpēc, ka, citos veikalos varbūt piedāvā ne tādu, absolūti nebūs tāda pati kvalitāte kā mums, ja. Ļoti gribu sievietes intīmu atmosfēru, kur tikai parūkas, kur nav nekas cits blakus, kur viņi var atnākt un uz viņām neskatās. Prasa, priekš kam jums vajag parūku, jo jums pašlaik ir mati uz galvas, ja. Bet, diemžēl viņi nevar paskaidrot tai otrai dāmai, ja, ka man viņa nebūs pēc nedēļas. Ja. Viena dāma ļoti, ļoti tādi skeptiski izturējas pret mūsu veikalu, jo viņa, tā kā tas viss niknums, kas viņai bija, ka viņa tomēr tā problēma skarusi, ja. Bet pēc pusgada, kad viņa bija atnākusi pie mums ciemos, viņa pateica, paldies jums liels, jūs man dāvājāt dzīvību. Bet vēl viens tāds gadījums bija, kas bija tāds ar humoru. Bija atnākusi pārīts un tāds jautrs, ap gadiem kādiem 60, un tad stāstīja, ka pazudusi parūka, ka vajag parūku. Kaut kur pazaudēja. Tad mēs sākam piemeklēt parūku, atradam, un tad es prasu, kā jums tā gadījās. Mums bija sudrabkāzes jubileja, mēs tā dejojam, ka, nezinu kur, bet atnācu mājās bez parūkas. Es saku, kā tad jūs nepamanījāt, ka nav parūkas? Viņi prasa vīram, kāpēc tu nepamanīji, bet es taču pazaudēju brilles. Un tad bija prieks, ka viņiem ir arī gadi, ja, bet viņam ar visām tām sāpēm, kas viņam ir, ja, vienam redzi, otram parūku jānēsā, ja, bet viņi bija pilnīgi ar dzīves priecīgu tādu nostāju un ar pilnu, kā saka, jaudu, kas ir ļoti apsveicami. Un katram ir jāpadomā tiešām vienalga, cik tev gadi, vienalga, cik kādas problēmas tev ir skarus dzīvē un kas tev notiek, ir jābūt pozitīvam pret dzīvi un pret sevi.